Valmiera FC cīnīsies ar virslīgas tabulas vicelīderi RFS. Spēles galvenās personas komandu kapteiņi Žiga Lipušķeks un Paps Fals, bet galvenais tiesnesis Vitalijs Pasjonikovs. Komandas kapteinis Paps Fals un pretējā pusē Maksims Toņiševs 23 un šeit pie pārkāpums. Šeit atkārtojumā redzam. Visticamāk, vai Nedusalies piespēlē vārtu priekšā un Paničs spēlē ar galvu. Uzreiz pielabo piekārto masku, jau treniņos piedalās maskā, bet tagad iespēlē Valmierai Toņiševs. Izgaina Nerugals nospēlē. Kas par RFS tikai vienreiz ir piedzīvojis. Tas sāpīgi. Neizdodas, kaut vai cik bīstamu pretuzbrukumu. Toņiševs uzņem ātrumu, Lipušķeks paspējas, tomēr paspēja. Tagad gan ems uz rezervistu soliņu un te Diomandē izdara sitienu, bet izskatās, ka būtu pa vārtu stāv iespējams bumba trāpījusi. Nesteidzās līdz bumbai Niks slieda ar savām garajām kājām un uzreiz radās iespēja Ismēlam. Diomandē 11 vārdus ir guvis, pa pusē viņš ir sastis. Var mēģināt vēl vienu centrējumu, atdot Emersons atpakaļ. Laba sāspēle, brīvs ir Zuzins. Zuzins gar vārtiem, Ismēls gūst vārds, bet no aizmuguras. No aizmuguras pacelts karodziņš diezgan pārliecinoši. Centimetri. Nebija tik arī tālu, bet aizmuguriem kurā gadījumā. Tā manā atmiņā ir palicis un šoreiz paskatās, izmanto šo situāciju un nevienam nekādu jautājumu vairs nevajadzētu būt. Vārti! Šeit gan Lini tiesnesis karodziņu neceļ un Rolands Ribeiro atgriezies pie sava dabiskās matu krāsas, blondie mati ir aizlaisti izlietnē, un Rolands Ribeiro gūst vārtus, Valmiera ir vadībā. Mēs Jopu, kurš atkal uzņemās iniciatīvu, kurš atkal tiek galā flangā. Ļoti raiti arī izspēlē savus, uz ko iekrita Valmiera iepriekšējā mačā pret Rīgā FC, tagad Valmiera pat izmanto. Ātri izspēlēt savus, metiens aizsargiem aiz mugurām, un Jops panāk bumba, piespēlē garvārtiem un skaists sitiens Ronam ar galvu pretējā stūrī. 1-0. Ļoti laba sadarbība. Arī bumbu puiku var paslavēt. Atguvies no savainojuma. Tagad mēs redzēsim, laikam, šo izklipienu. Vispirms nav pārkāpumu pret Emersonu un lūk, garš izklipiens pēc tam no Marhieva, lūk, tieši šeit. Uzkāp uz pēdas, bet var spēlēt Rīgas derbijā, Limaičs vai nevar, tad tik atklāt. Lava kļūdās, atved momentu un par laimi Valmierai neatved ielaistos vārtus, bet Klaus Lauva spēlējās ar Valmieras līdzjūtēju nerviem un emocijām. Ne tikai Klaus Lauva, bet jāgūst šeit tomēr. Jāpaskatās, ka ir divi spēlētāji sodlaukumā. Barboza to neizdarīja. Barboza skatījās uz bumbu, nevis uz labu. Stūrstiena RFS, centrējums sodlaukumā, Žigas Lipušķeka virzienā. Otrā bumba arī tiek pie rīdziniekiem. Savičs Paniča virzienā, pārēc bumba pāri. Paničam tagad sitiens rikošets un vēl viena piespēle. Haus sodlaukumā, pat Valmiera šķiet, ka konkrētāk uzbruka saviem vārtiem nekā RFS. Toņiševs tur pie pirmās bumbas pacīnies, šeit arī pats nobloķē. Tā kā Maksims vairākās vietās. Smāreš, turpat arī Emersons dodas apspēlēt, atkal piespēle vārtu priekšā, rikošēts, paliek bumba, tur pats sodlaukumā, Lipušķeks ar galvu tieši virsū Lauvām. Lauvas cimdiņos, un šeit redzam Zuzins atkal labi pacīnis pie, arī tāda Balkānu saspēle, un tagad iesaistās Latvijas izlases futbolists Savaļnieks, un Diomandē viņam bumbu izsit Jāgu Barbosa. Emersons tā mazāk manāms, bet varbūt tagad viņš uzspīdēs, jo tieši saņem bumbu. Vēl tālāk Ismēlam un Sliedē arī skatu nospēlē. Ko šeit dara Sliede un Lauva? Kur ir komunikācija šiem diviem Liepājā augušajiem vienaudžiem? Un pārkāpums Marhievam paveic Valmierai. Tagad Marhievs varētu dabūt arī dzelteno kārtību par šo pārkāpumu. Skatīsimies atkārtumē. Lūk, šeit it kā uzliek muguriņu. Bet Ismēls ir gana smalks un izskrien starpā vārtsargam un centra aizsargam. Apskrēja. Un šeit tiek nogāsts Diops. San Marino komanda, kas nav varbūt pats labākais rādītājs. Šeit gan Diopam vajadzētu zelta no plāksteri ieraudzīt. Viņš ielec kājās Savaļniekam. Cerams, ka tikai sāpīga epizode un Savaļnieks spēli varēs turpināt. Nav tik daudz vietas, jākāp vienam otram virsū, bet šeit Diops nospēlē
ar garu taisnu kāju. Vēlēsies kaut ko mainīt. Valmieriešiem rezultāts Nu, es labvēlīgs. teikšu, kandidāts uz prom došanos ar Saviču. Tieši pa viņa malu tagad aiziet prom atkal Diops. Diops solaukumā, Diops uz sitienu, Diops atkal lēma pieņemšana nedaudz viņa pieveļ, bet paspekulēt un paprognozēt par RFS potenciālajām izmaiņām. Un tieši redzam, ka Diops aiziet no Saviča. Šobrīd jau lielā mērā par liepainieku uzskata, bet tomēr bērnība pavadīta Valmierā. Un šeit vēl viens kāpiens uz kājas, un šoreiz Emersons ir tas tiesneša kabatā. Ir brīdināts Gustavo, jā. Es varbūt, bet noteikti koncentrējās epizodē ar bumbu, jā, jo tur bija Emersons zaudēja līdzsvaru. Man liekas, tur acī varēja iebakstīt, jo Emersons tā nekontrolēti plivināja roku un vai tik neiebakstīja, varbūt pat acī. RFS Savičs adresē piespēlē Emersonam, ko izdarīs Emersons. Emersons sacenšas ar Dusalievu, tiek garām. Emersons, ko viņš izdarīs? Turpina apspēlēšanas manevrus un bumbu falto garām vārtiem. Kāds reids Emersonam, bet nu pietrūka pašas beigas gūt vārtus, tas būtu bijis iespaidīgi. Emersons tiesa tur bija sarežģīti, tur bija šaurs leņķis, slieda saķer galvu, jā. Un šķita, ka no Zuzina bumba atstāja laukumu. Tagad skatāmies diezgan neparastu epizodu, manuprāt, jo Zuzins te... Kur šeit slieda vispār bumbai pieskārās? Un izspēlē šo stūrstienu, jau otrais temps. Marēš! Un atver Lauva! Pārkāpums no RFS puses, bet šī bumbai un glāba komandu. Lauvas nādzīņi izšaujas pretī apaļajam kamoliņam un kā tāds kaķēns. Klāvs Lauva tomēr izvēlas uzbrukošāku sastāvu, un tagad, ja Emersons ir soda laukumā, tas vienmēr ir bīstami. Spēlēs soda laukumā, pirms tam arī pieslēdzās. Fantastiski skaisti, bet Emersons nedaudz par tālu netrāpīja pa bumbu. Slīd arī. Pats paceltos pāri visu pārējo spēlētāju galvām, arī augumā Ribeiro 9, Niks Dusalijevs 18, 22 Meisa Diops, un tagad standarta situācijā, un sirienas garām vārtiem. Kad Aprenga palīdzēja Rīgā sāncensībā ar RFS ar svaru. Standartu, tāpat kā pret Sabahu, un tagad bīstami, un sitiens pāri vārtiem, tur izklupienā, bet izskatās šajā izklupienā sāpīgi ir bijis. Mēs vērojam šo ļoti spēcīgo sitienu pāri vārtiem. Paslīdējā Petrs Marēš. Lejā Roberts Veips. Un kurš tagad tad spēlēs balstu pussargu? Nu, te trīs kandidāti tagad gan pie RFS auta jāizņemā savas pozīcijas. Korobenko un Miļčenko. Te caur Dauni stadionu notiks tur kaut kāds posms. Un tagad Emersons pie bumbas valmieriešu vārtumā, ko Adio sit pāri. Arī šajā te Burkāna ciema rajonā, kurā atrodas arī Dāliņa stadions. Savainojumā, bet tagad uzbrukums Valmierai arī ar ukraiņu spēkiem. Maksims Tonišos tagad labajā flangā dodas drošāk piespēlēs un pāri vārtiem. Kādu iespēju nerealizē Ribeiro. Potenciālās vārtu gūšanas iespējas pat augstvērtīgāka nekā tā epizode, kurā vārti tiešām... Tieši ar maču RFS sastāvā pret Valmieru šeit Daliņos, bet tagad Ribeiro, Rods Ribeiro, vēl skarbumba vārtu konstrukcija pēc šī. Nu, lai kas tas bija, izskatījās, ka tomēr Evgenijs Nerugals kontrolēja situāciju, jūta, kur bumba lido un palēc bumbai pretī, bet kontrolēja. Arī Viktoram Morozam ir veiks maiņas, un tagad pūs pāri bumbu. Dots uz priekšu, vai uzņemsies pats, nāk pretī. Lipušķeks mēģina aizmest bumbu garām, bet Ribeiro nav pozīcijā. Mālo skrien uz priekšu, Savaļnieks piespēlē vēl tālāk, un garu vārtiem tagad bumba izlec tur un netrāpa to ne Emersons, ne Zelenkovs. Nu, redzam, tribīnēs vēro spēli mums ar Arkādiju patiešām ļoti tuvu, un citu uzbrucēju, nu, lāga nav, vienkārši nav. Varbūt Konis Peņelosa. Bet nu, viņš arī šogad spēlēs maz, un tagad īstam situācija pie RFS vārtiem, tur Nerugals. Un redzam arī to, kas notika tikko pie RFS vārtiem. Atkal aizskriena veiklas kājas Diopam, vārtu priekšā Pūlis un glāb savu komandu Mareš. Marešam atvairījums. Bet šis te uzbrukumu varbūt darbības ir tās, kuras varbūt neļauj viņam tik novērtētam, tik augstu.
šodien viņa darbības ļauj Valmierai būt vadībā. Nu, izskatās, ka viss ir kārtībā ar veselību. Un tagad Bubā! Kā neielido vārtos! RFS spēlētāji ķer pie galvām. Uz priekšu. Tagad vēlreiz atkārtojumā Prenga un šeit caur kājām, laikam jau trāpīja. Bezkontakta cīņas meistarība izpaudās Veipam. Milčenko tiek pie bumbas. Man patīk, kā Milčenko spēlē, tiešām labi ienācis spēlē. Cerēja no Valmieras sagaidīt ko vairāk UEFA Champions Līgā un UEFA Konferences līgas kvalifikācijā, bet tagad Milčenko piespēlē Pūlim. Milčenko, jā, daudz uzņemās. Tālajā stāvā bumbu raidīt, bet netrāpīja. Un jāsaka par spēlētājiem, ko pasmelties no dublēriem. Marts Sērvis sācis spēlēt Valmieras. Blakus sodlaukumam Cedriks Kvādio griež bumbu. Kam bumba atlaist pie Emersona. Emersona sitiens un garām vārtiem arī šoreiz. Brazīlietis arī tagad viņš pieprasa rikošetu un stūrstienu. Netic, ka viņš nav trāpījis pats. RFS dara visu, lai izlīdzinātu rezultātu. Tiešām ir iespējas gana labas, bet Alnaš bišķiņ kaut kas pietrūkst un arī šai. Tad bija priekšā, nu šeit arī. Viņam pa kreiso roku, Veips pa labo. Tā kā šādi interesanti un dodas uz priekšu Valmiera. Milčenko pietur bumbu, piespēle vai kāds aptīs tiek līdz bumbai Ingars Pūlis. Pūlis tiek gāsts un ar pārkāpumu vai bez. Tur noteikti bija izteikti kustība spēlētāja virzienā no Maraša. Tagad jāizdomā, kura kārtība, celtnā kārtība Petram Marašam. Līdzjūtēji noteikti prasa sarkano, jo Pūlis tad būtu viens pats pretī vārtiem nokļuvis. Tāds pēdējās cerības sots šis ir traktējams. Varbūt nepļāva tik asi. Tā, tomēr, pleciņā, iegrūda mugurā, bet... Ļoti izteikta kustībā, jo saprata Maraša, ka nepaspēja. Izklipienā nelidoja tālā un lielos haus radies aizsardzībā. Tagad Valmieras tā dēvētais pirmo reizi šodien tiek izmēģināts, bet gana bīstama tieši ar brīvstienu. Tagad Valmierai iespēja noņemt visus jautājumus par šī dienas spēles iznākumu, proti būt otros vārtus. Ingārs Pūlis paskrien garām, tagad sitiens ir, Pastaku trāpā. Peņelosā uz maju nākušais kolumbietis. Bumba RFS komandai, protams, tagad Valmiera nesteigsies. Augus izspēlēt vēlreiz atkārtojumā. Kolumbiešu sitiens, kurš līdz šim savus vienīgos vārdus bija guvis Liepājā, un tieši Liepājā ir nākamā. Klauslauva noteikti viens no šīs spēles varoņiem. Jā, varbūt nebija tik daudz viņam epizodes, bet atceramies pirmā puslaika kompensācijas beigās. Viņš tiešām izglāba savu komandu. Tagad Valmiera dodas pēc otrajiem. Nē, otros vārdus gūt nesanāk. Tur Nerogals nospēlē sekmīgi un... Pūlim zeltnā, jābūt zeltnai kartītē pa visiem spēkiem variantiem. Centās Pūlis traucēt, Nerogalam ievadīt bumbu, izsist uz priekšu. Brīdinājums pretiniekiem. Valmieras futbolisti visas spēles garumā. Pagrauz, Celenkovs tiešais brīvstiens. Korobēko. Saviennieks laukumu ir atstājis, tā kā var būt nedaudz mierīgāk valmierieši var justies. Marš sitīs, nē, es lieku nepareizi, Pāničs sit un nedaudz pāri vārtiem. Tomēr izvēlējās centra pusars, kurš sailgojies pēc futbola. Un tagad pavisam maz. Principā tūdaļ vajadzētu arī sekot, ja vēl netiek kompensēts kompensācijas laiks, bet nē, viss ir cauri. Valmiera gūsta ļoti svarīgus 3 punktus, un RFS neizmantoja iespēju pārņemt virslīgas čempionāta līderu pozīciju. Valmiera parāda, ka ir vēl šogad iekšā, ir iekšā cīnīties par Eirokausu zonu, ir iekšā cīnīties par top 3-nieku un Ruans Riveiru. Viņa sitiens ar galvu atnesa šīs spēles vienīgos vārtus un Valmierai uzvaru.